Tā iedomājieties, ka jūs arī turpmāk nākt. Kas jums visvairāk interesē? Vai jums ir kādas vēlēšanās un domas par to, kā mēs varētu pirmos, teiksim, vakars vai arī šo pusgadu līdz Ziemassvētkiem pavadīt? Kas jums interesētu? Kādi jautājumi vai kādos ticības vai bībeles vai kaut kādu citu aspektu izzināt vairāk. Un es ļoti labprāt no jums par to dzirdētu, bet varbūt, ka man jūs tā padomājat vai apdomājaties, es jums pateikšu, ko es pārsteidzu, ko es gribēju šovakar teikt. Un tas ir, ka jūs redzat, man te, varbūt jūs neredzat, man te priekšā ir kaut kas, ko jūs neviens neesat vēl redzējuši. Te ir uz vāka pateikts, tas grāmatas nosaukums, un tā ir, ko? Kas tur rakstīts? Kas tur rakstīts? Palaid visiem mums priekš, un tā ir Bībele, kura publiski Latvijā parādīsies pēc mēneša, 13. oktobrī. Man, tā kā es esmu šī darba koordinators, tas eksemplārs ir jau rokā, bet varbūt, ka tu nepēti, viņi varbūt padod uz priekšu. Mēs katrs varam uzšķirt. Vienalga, ko uzšķirt. Bet... Attiecības ar sievieti. Attiecības ar vīrieši. Tev rakstījumā. Šī grāmata ir tāds patiesībā tāds diezgan liels brīnums, jo tas ir pirmo reizi pēc 350 gadiem gandrīz, kad ir jauns tulkojums parādījies. Pēc Glika. Ja? Pēc Glika. Glika Bībele izdeva 1685. gadā. 1685. gadā. Un kopš Gliks pārtulkoja latviešu valodā Bībeli. Viņš izmantoja, protams, tas, kas viņam bija pieejams no citām valodām, īpaši no viņa dzimtās valodas, vācu valodas. Lutera Bībeli. Un šī pirmā reize, kad latvieši ir atkārtojuši tādu pašu projektu, kādu to darīja Gliks, kas tulkoja no oriģināla tekstiem, un no jauna iztulkoja visu Bībeli. Mums, protams, ir kopš Gliks pārtulkoja savu Bībeli revīzijas, un dažas lielākas, dažas mazākas, un tādas ir bijušas vairākas, pār pa 10, 12, 13 revīzijas, kā no to katru skaita. Respektīvi, ik pa 40 gadiem ir atkal labojumu, valodas izmaiņas un tā tālāk. Bet pamatā visas bībeles latviešu valodā līdz šim arī tā bībele, kas tika izdot trimdā 1965. gadā, kas ļoti interesanti, ka trimdas apstākļos, kur nebija datoru, kur pārrakstīja, vai jūs kāds atceraties, kā izskaties rakstamašīna, un ka ja ieliek papīru un pielaiž kļūdu, pat nebija whiteout toreiz, un viņi taisīja vairākam kopijām ar kopējamo papīru starpā 3-4 kopijas uzreiz, un ja tu iztaisīji kļūdu, tad jāsāk no gala un atkal jālaiž viss. Un tajos apstākļos šo garo tekstu trimdā tie latvieši, kas izbrauc no Latvijas pēc otrā pasaules kara, paveic.
Un tā bija tāda arī diezgan nopietna, bet vēl ar vienu tikai revīziju. Valoda palika, tas valodas stils ir tas, ko jūs visi zinat kā valodas stilu, kas ir tāds Bībeles valodas stils. Tam jau ir pat filoloģiski tagad tāds apzīmējums, to sauc par Bībeles stilu. Bet tas ir glika vācu valodas un 17. gadsimta valodas īpatības. Un tas ir iegājis mūsu tautā kā tāds Bībeles stils. Bet tam nav nekāds attaisnojums, jo valoda mainās un varētu tikpat labi tulkot atkal un atkal no jauna. Bet šis ir pirmais tāds gadījums kopš glika, kad visa Bībele no jauna tulkot. Un kas vēl nāk klāt šai Bībelē ir tas, kas pēdējos gados vispār neparādījās un tikai glikam bija un vēlākās Bībeles tas netika atkārtots un tas ir, ko sauc par apokrīfu grāmatas. Tās, kas ir pareizticīgā baznīcā un Romas katoļu baznīcā tiek parasti viņa Bībelēs izmantots un arī tradīcijā liturģiski izmantots, bet protestanti nelas un neizmanto. Un mums ir šajā Bībelē arī tas ir ievietots, un tāpēc jūs redzat, šis izdevums ir tāds ļoti pamatīgs. Sieviešu oksumņa nī. Jā. Modernajā. Un tad ir vēl divi tādi apstākļi saistībā ar šo Bībeli, ko es gribētu jums pieminēt. Pirms varbūt jums ir kādi jautājumi par visu to. Un tas viens ir, šobrīd Bībeles biedrība izdod divus izdevumus. Viens ir šis, kur ir apokrīfi, deuterokanoniskie raksti. Un, ja jūs paskaties stilu, kādā veidā teksts ir veidots, jūs redzat, ka tas ir tā par rindkopām. Ja jūs paskatīties šajā jaunā derībā, jūs redzat, ka stils ir pa pantam. Neviens tulkojums, vai modernais tulkojums nelieto šādu pantu veidu, jo tas tappa 16. gadsimtā. Bībele tika sadalīta nodaļās 13. gadsimtā, bet 16. gadsimtā tika izveidot šie panti. Un tam ir īpaši apstākļus, kāpēc ir panti. Sākot ar 16. gadsimtu, kad pirmo reizi pasaulē, tas, protams, notika rietumos, bija grāmatas, tika iespiests un drukāts. Visa kultūra pārgāja un kļuva par grāmatu kultūru. Visi mēs esam grāmatu cilvēki, mūsu bērni vairs nav grāmatu cilvēki, viņi ir televīzijas cilvēki, un tas pavisam viens cits cilvēks. Bet grāmatu cilvēki vēl ar vienu mēs esam. Grāmatu cilvēkiem ir tāds ieskats, ka Bībele ir teoloģisks traktāts. Mēs domājam, ka Bībele satur teoloģiju, ka tā ir kaut kāda mācība par Dievu. Bībele nav mācība par Dievu. Bībele nav teoloģija. Bībelē nav dogmatika vai dogmas. Tā nav Bībele. Un tāpēc, ja mēs iekārtojam Bībeli tā kā šeit ir parādīts pa pantam, tad tas pieņēmums ir, ka Bībele ir dogmatiski izteikumi, mācība par Dievu. Un tas viskatastrofālāk notiek, ja jūs uzšķirat beigu daļu šeit, kur ir psalmi. Psalmi ir dzeja, bet viņi tiek rakstīti prozas veidā. Un arī tiek sadalīti pa pantam, kā atkal māc mums kaut ko par Dievu. Bet psalmi ir dzeja, ir dziesmas, ir raudu dziesmas, ir prieku dziesmas, ir vaimanu dziesmas, ir pateicības dziesmas, ir slavas dziesmas, visādi veidi dziesmas. Bet ne proza un ne mācība un ne teoloģiski apgalvojumi.
Jaunā Bībele, kā jūs varat paskatīties, ja jūs paskatīties, piedošana, es atvainojos, jūs vēlāk paskatīties. Ja mēs paskatāmies, piemēram, man te uzšķīrās Jesajas grāmata. Jesajas grāmata un praviešu grāmatas vispār ir pamatā dzeja. Tās nav próza. Šeit ir Jesajas grāmata, jūs redzat, viņi ir rakstīti arī grafiski kā dzeja. Un, ja mēs paskatāmies, arī sakam vārds, bet, piemēram, psalmu, atkal, ja jūs salīdzināt psalmu grāmatu ar to, kas mums Bībelē ir, jūs redzat, šeit jūs neredzat nekāds pantus vai sadalījums, jūs redzat, kā mūsu kultūrā tas ir ierasts, mēs rakstam dzeju šādā veidā, īsos teikumos, katrs teikums ir ritmiski, atdalīts, mēs varam viņu atdalīt, tāpat ebreju valodā, kā latviešu valodā, mēs zinām, kur ir rindkopa, kur rinda beidzās un tā tālāk, un tāpēc šis ir tas stils. Bet man par nepatiku un par šoku, man ir divas lietas, kas man nepatīk. Šai Bībelē. Jūs esat kolēģijas vadītājs. Jā, bet es esmu tikai viena balss tajā un citas lietas notiek pa spīti manam gribēšana un negribēšana. Viens ir, jums tas liksies, man iebildumi ir smieklīgi, jo jums tie patīk virsraksti. Bībelē nav virsraksti. Bet šajā izdevumā, tāpat kā daudzos citos modernos izdevumos, ir virsraksti. Man nav iebildums pret virsrakstiem, ja viņi būtu pareizi. Bet tie virsraksti ir bieži vien pilnīgi garām. Arī bija virsraksti? Ko? Tur bija virsraksti? Kur? Vecajās Bībelēs? Nē. Dažās bija, bet dažās nebija. Tas šī nav, jūs paskaties. Tas mācītājs vai jaunu tūkots no, teiksim, primārām valodām? Jā, pilnīgi. Ar jaunu tūkots, jo tur tā ķēmērēsim, kad viņi ir, Pilnīgi no jauna tūkots. Neskatoties nevienā iepriekšējā tūkojumā un pat aizliegt skatīties iepriekšējā tūkojumā. Viens no maniem uzdevumiem kā vadītājiem bija mēģināt atturēt tūkotājus no tā, ka viņa ausīs un galvā džinkst vecais teksts. Bet jūs jau zināt to veco tekstu. Un pie jaunās derības tas ir praktiski neiespējami, jo visi tūkotāji zina šo tekstu gandrīz no galvas. Jūs tāpat arī zināt, gabals no galvas varat atkārtot viņus. Un tāpēc tūkotājs, ka viņš lasa oriģināli, viņš tikai redz šo glika versiju. Bet tikko jaunā bija jau iznākusi jaunai derībai, jaunā grāmata. Vairākas grāmatas jau bija izdotas, bet tad pēc tam tā viss ir revidēta. Tā arī vēl revidēta. Jā, un šis ir tas pats izdevums, bet viņš ir tagad viss revidēts. Un tur te ir apmierināts tas jūsu vēlums no iepriekš. Jums tur arī bija neapmierināts. Jūs nebijāt apmierināts iepriekšējā jau šeit. Ļoti daudz ir apmierināts, bet man ir vēl kāds 100... Nekas nākamais. Kas prasīs tūlīt revīziju. Jau varbūt vēl man mūža laikā. Jo te ir lietas, kurām es nepiekrītu. Bet, tūkotājs ir tūkotājs un katram ir savas tiesības. Protams, neviens atsevišķs cilvēks to nav tikai tūkojis, tas vienmēr ir komitejas darbs, un mēs esam tur skatījuši, stundām sēdējuši un visu pārlasījuši un sprieduši kopīgi, bet vēl ar visu to nonāk, jo tā ir ļoti liela grāmata un ļoti grūti to visu redzēt un saturēt, pirms tas nav iespiests un visu tādā veidā atšifrēt. Labi, virsraksti viens, kas man tracina. Es viņus visu mestu laukā. Viņi nav vajadzīgi. Mums pašiem ir jāuzzina, kas tur rakstīts. Mums nav vajadzīgi kaut kāda cita palīdzība, kas mums pasaka. Un arī dāla aplam Kurš tad viņus tur ierakstīja? No mūsu komisijas kolēģija tāds pasūtījums bija un tas tika izdarīts. Es varu izlasīt, kur pagrēku. Vai vieglāk uztvērt? Jā, jums vieglāk uztvērt. Bet viņi ieliek to uzsvērt to tēmu, kas viņam šķiet.
Jā, viņi, protams, jāsaka, tas tika pārmantots no Bībeles biedrības ieteikumiem, bet Bībeles biedrības ieteikumi arī čau garām tikpat lielā mērā kā vispārējie, tu neko nevar darīt, tas viss tāds analfabētisms. Bet neviens man nepiekrīt, tā kā tu neko nevar darīt. Otrs ir tas, ko jūs neredzat, jo šeit jūs redzat, kā teksts ir rakstīts rindkopās. Tā kā grāmatas mēdz būt, piemēram, jaunā derībā. Šeit mēs esam jaunā derībā, ja jūs salīdzināt jaunā derībā to, kas jums ir uz galda, jūs redzat šeit rindkops. Bet ir otrs man tracinošs pavērsiens. Proti, šim izdevumam blakus ir otrs izdevums. Mazāk formāts, ļoti glīts, apmēram tādā lielumā, drusku biezāks un arī tāds glīts pēc krāsas, arī tāds zilgans un tā. Un šajā izdevumā viss atkal ir atpakaļ pie pantiem. Un, ka es tur Bībeles biedrības ģenerāla sekretāram prasīju, kas viņam liecies, viņš saka, Latvijas pieprasījums. Konservatīvie latvieši. Savā pagātnē iestigušie stagnātiskie latvieši. Pieprasa. Viņš saka, tā būs tā Bībele, kur visi prasīs un ko visi gribēs. Un ka nevarot atradināt latvieši vismaz ticīgos latvieši nevar atradināt no viņa paradumiem. Nu, man tas ir ļoti žēl, jo tas mums neļauj saprast Bībeli. Tas traucē, tas ir trauceklis. Tas iznīcina Bībeles kopsakarību. Tas tā kā pamācība, ne pa pantiņiem. Nu, viņi kā pamācība pa pantam. Jā. Un kad tev viens Nav stāstījumi, bet Bībele ir stāstījums, Bībele ir dialogs, Bībele ir viss literārie veidi ir Bībelē, bet ne mācības. Es pat nezinu, mums nav neviena grāmata, kas būtu, ko es varētu teikt, tā ir reliģiska pamācība, vai kā tā? Nav neviena. Vienīgā varbūt ir 5. mūzes grāmata, varbūt tā varētu teikt, tas tāds sakopojums, mācības, kvintesens. Bet citādi, vai arī 3. mūzes grāmata. Bet es citādi nezinu nevienu, kas būtu, ko mēs teikt, tā ir tāda, tur ir tāda mācība iekšā. Vispārējais ir visādi citu veidu literārie teksti. Nu, un ar to ir saistīts viens jautājums. Tagad pašā sākumā vēl ir iespēja iegādāties šo Bībeli. Un es esmu paredzējis, ka es Gint kaut kādā veidā ar mūsu draudzi, ka mums tas ir viens no būtiskām lietām, mums vajadzēs Bībeli šeit uz vietas, lai mums būtu pieejama mūsu vajadzībām. Bet es varu arī jums par lētāku naudu līdz ar to, ka es pērku, man liekas, 36 uzreiz vienā kastē. Jūs varat iegādāties šo Bībeli, ja jūs gribat izdarīt tādu pasūtījumu. Un es ļoti atvainojos, es tagad vairs nevaru atcerēties cenu. Man liekas, viņa bija 13 lati. Tā, šī, ja? Ne šī. Bet šajā ir tikai viena aplamība, ja? Kas tev neapmierina, ja? Jā, bet runa par to mazo formātu, jo tā ir tāda ērtāk, šito jau patiesībā nevar nēsāt, kā kurš to teica, Gints to teica, ka nevar ielikt somā, nevar šito ielikt. Vīrieši jau nenēsā Bībeles, sievietes varētu nēsāt. Jā, bet šitā ir pa smagu, lai nēsāt. Mugursomā varētu ielikt. Un ko? Mugursomā varētu ielikt. Mugursomā, jā. Bet šī otra būs tāda ļoti ērta, un ja jums ir lapatika, ja jums tāda būtu, jūs varat... Es to biezo prasmu. Uzskatiet, ka tas nav arī to es varu pasūtīt, bet es nezinu cenu. Bet
tas nav obligāti, jums nevienam tas nav jādara, es tikai kā tāda iespēja, ja jūs gribat piedalīties tajā akcijā, mums jau būs bībeli šeit uz vietas un Visus piskos uz restu no bībeli. uz restu no. Okay. Un kādam būtu jātais, varbūt Ivo, es tev varu lūgt. Iedot papīru un rakstamo un vēlāk tu varētu pierakstīt, ja ir interesi no klātesošiem. Bet kas būs tajā mazajā? Teiksim, Un mazajā būs vecā un jaunā derība bez apokrīfiem, ar drusku mazāku druku, un viņi būs tādā glītā, nesājamā formātā, ļoti lietojām. Ar to vienīgo, daudz jau neuzskatīs to par trūkumu, viņi uzskatīs to par lielu priekšrocību, ka ir panti. Viņi pie tā ir pieraduši, un tas viss ir tā. Bet tur bija, piemēram, Salamana gudrības grāmata, tāda nebūs, ja tā mazajā. Es uzšķīru tā. Būs. Kas nebūs, būs Salamana gudrība, kas ir ekleziastikus. Tā nebūs. Tas pieder pie pseidoepigrafa sadaļas. Un tā. Mēs nevaram bišķiņ Marijas apokrifu palasīt. Ne tajās, tie ir pavisam citi. Tie ir šie apzīmējumi, pseidoepigrāfi un apokrīfi, viņi tā juceklīgi tiek lietot. Tur runā par pavisam vienu citu, tur runā par 2. un 3. gadsimta teksti, kas parādījās gnostisko kopienu kontekstā. Marijas evaņģēlijas, Toma evaņģēlijas, Filipa evaņģēlijas, Pāvila evaņģēlijas, Pētera evaņģēlijas un tā tālāk, kas ir vēl teksts 3., 4., 5. gadsimtā. Viņi tur būs ievietojuši. Tie nepieder, tie nav nekur, nevienā pasaules malā svētie raksti. Tie ir raksti, tie ir vienkārši teksti. Tie ir teksti, kas ir saražot, simtiem teksti pasaulē saražot, kas nav Bībeles teksti. Bet tie nav Bībeles teksti. Marijas evaņģēlijas, Toma evaņģēlijas, Pētera evaņģēlijas, Filipa evaņģēlijas, Jākaba evaņģēlijas, Pāvila evaņģēlijas. No cik evaņģēlijām izvēlējās? Ļoti daudz, vai nebija Bībelē? Nē, šie, ko es tagad minu, ir vēlāk. Tie ir 3., 4. gadsimta. Daži var būt 2., bet domājams, ka ne 3., 4. gadsimtā tapuši evaņģēliji. Tie, kas bija mums, mēs nezinām, cik bija tajā laikā šo tekstu, no kuriem baznīca izvēlēja šos 4 evaņģēlijus. Mēs tikai zinām par vēlāku laiku, ka jau 200 gadi ir pagājuši, un tad saražo jaunas evaņģēlijas un tā tālāk. Bet šie agrīnie evaņģēliji mēs nezinām, kādi viņi bija un kas viņi bija. Ir tikai tādi minējumi. No tiem domājams, ka Marka evaņģēlijs ir visagrākais, pirmais. Un Lūkas mums varbūt uzšķirat Lūkas evaņģēliju, lai jūs mēs jau esam to skatījuši agrāk, bet paskatieties, jūs redzēsiet, kā Lūkas to pats apraksta. Kas viņam bija acis priekšā? Sēžanā lapspusē. Tur viņš ir vienīgais, kas mums pasaka, kā viņš to darīja, kā viņš veidoja savu evaņģēliju. Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikuši mūsu starpā. Jūs esat sēžanā? Ja? Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikuši mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie acu liecinieki un dievvvārdu kalpi, tad arī es, visam no sākuma izsekojis,
nolēmu tev, cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācību patiesību, kas tev darīt zinām. Mums ir viena studenta, kas, jūs jau viņu pazīstat, viņa arī šeit nāk, Līga Zenīt, kas uzrakstīja savu bakalaura darbu teoloģijas fakultātē tieši par šo tekstu, mēģinot saskatīt, kam šis teksts ir radniecisks. Un izrādās, ka viņš ir radniecisks filozofiskiem un zinātniskiem tekstiem senajā pasaulē. Ka tieši tādā veidā zinātnieki ievadīja savu darbu. Agrāk daudz domāju, ka tas ir līdzīgs kā literāri, vēsturiski darbi tiek rakstīti, bet vēsturiski darbi netiek tā ievadīti. Bet zinātniski gan darbi tiek tā ievadīti, un viņas darbs izpētīja šis paralēls starp zinātniskiem darbiem un šo ievadu, un vēsturiskiem darbiem un šo ievadu, un viņi atklāja, ka līdzības ir daudz stingrākas starp zinātniskiem ievadiem un nekāds līdzības ar vēsturiskiem ievadiem. Un līdz ar to mēs varam izdarīt secinājumus par Lūkas evaņģēliju, ko viņš domā, kas ir viņa evaņģēlijs. Tas nav vēstures atstāstījums, tas ir stāsts par Jēzu, zinātnisks stāsts par Jēzu. Lūkas mums pasaka, kā viņš to darīja. Acīm redzot, daudzi sākuši aprakstīt. Tātad viņam ir zinām daudz tekstu. Neviens vienīgs, bet daudz. Mēs zinām, ka viņš zināja vismaz divus. Tie mums ir jau rokā. Markus un Matejs. Mēs zinām, ka viņš to zināja, jo viņš ir ietilpinājis materiālu savā evaņģēlijā no šiem diviem evaņģēlijiem. Un mēs varam viņus atšifrēt un redzēt, kā viņš to izmantojis un pārrakstījis. Un viņš lielumos, tas ir mans ieskats, ir izmantojis Mateja evaņģēliju. Viņš ir pārveidojis Mateja evaņģēliju. To sakārtojis trus citādāk un tā. Bet viņam, acīm redzot, varbūt bija vēl citi. Un tā. Tā kā atbildot uz tavu jautājumu, mēs nezinām, cik un kādi bija tie evaņģēliji. Tas, ko Amanda piemin, šitie te gnostiskie evaņģēliji, tie ir stipri vēli. Un tie uz mūsu tekstiem neatiecās. Tā tie runā pavisam par kaut ko citu. Un tā tālāk. Tas ir tas, tā ir tā situācija, tas ir tas apstākļus. Kā es saku, 13. oktobrī būs lieli svētki, būs dievkalpojums Doma baznīcā, dienu pirms tam būs tikšanās kultūras ministrijā, un tad vakarā būs tusiņš, kur viss šīs lietas... Pirts. Vakarā būs pirts ar bībeli. Tieši tā. Tā kā. Varbūt, ka jums ir kādi jautājumi. Mēs nevaram višķiņ palasīt to, kas nav, to, kas tur ir ievietots, kas nav šitajās bībelēs. Bet kas tur ir jauns? Tas tās Klāt ļoti rūpīgi. apokrifi vai kā tur saucās? Nē, no apokrīfiem jau nav liels jēgas. Kas tur ir ievietots, tas jaunais? Kas tur ir? Tu teici, kaut kā tur bija. Kas ietilpst tajos apokrifos, ja? Nē, tā jaunā nodaļa, kas tur vēl ietilpst, kas nav vecajā bībelē. Jaunā sadaļa ir tās grāmatas, kas ir, ko apzīmē par deuterokanoniskajiem. Lūk, to mēs nevarētu bišķīt palasīt. Tas jums neko daudz nedos, jo te jau ir ļoti dažādi. Te ir vēsture, te ir novela, te ir vēstures grāmatas, Makabeju grāmatas, kas stāsta par jūdu kariem, un te ir tā vispopulārākā grāmata ir Sīrāha gudrības grāmata. To mēs arī varētu palasīt. Es nezinu, ko jūs darīsiet ar to. Mēs paklausīsimies, mēs Sīrāha pateiksim, ko mēs gudrība. domājam, un tad, ko tu domā? Tā būtu tas rezultāts. Bet ir ļoti grūti tā, ja jums būtu tas teksts priekšā, mēs varētu viņu, es labprāt, ja mums visiem būtu šis teksts, mēs varētu pat viņu mūsu vakaros apskatīt. Bet ko nolasīt? Viņa ir gara grāmata. Šitā gabalī.
Šitāds, vairāk neņem parasti šitāds 2. 100 lapas. Babišķim. Nu, Te ir 3 novelas, Zuzana, Judīts, Tobita. nu man patīk kopā. Bet daļas jau bija, ja, tad viņš vienkārši ir... Kā lūdzu? Daļas jau... Man mājās. Nebija Pilnīgi neviena. droši. Viss tās ir deuterokanoniskās. Bet latviski ir tabita, ja, teiksim. Jā, Tabita. Respektīvi, tur Tobit. vairāk ievērots tas 151. psalms. primārās valodas. Par Zuzanu. Nu, sāksim. Nē, es domāju, Nu, ka... bet taču var nolasīt kaut ko. Nē, nu, ko tas jums dots? Nu, tas ir tāds... Es jau varu no jebkuras grāmatas, jūs jau nepazīstiet veco derību, kā viņa... slavenākais teksts, es jums nolasīšu no Salamāna gudrības grāmatas. Atšķirības starp budrību un viltu. Domā, tu tā... Domāju, ka jums tas neko patiesībā es tā pārdomāju, tas nebūs liederīgi. Bet tu vari nopirkt amantu. To viss skaisti lasīt. Domāju, ka to bērnu stundu tad lasīt, Ko lūdzu? Ka bērnu var pastaigāties to Kristapu, tikmēr viņš lasīt. Bet viņam jau jāklusējas, tā saprast. Viņš jau klusām. Jā. Varbūt, ka vēl kādi jautājumi. Tie deuterokanoniski, ja viņi ir kāds otrā gadsimta, kādā posmā tie. Viņi ir, nē. Viņi ir starp laikā, starp jaunās derības un vecās derības tapšanas šajā posmā. Tās ir grāmatas, kas ir pirms jaunās derības. Kas neietilpst, jā. Nē, kas neietilpst vecā derībā. Un kā es saku, tās ir grāmatas, kuras Romas katoļi un pareizticīgās tradīcijās lasa un izmanto, bet viņas netiek uzskatītas par Dievu vārdiem, tāpat tādā nozīmē kā pārējā Bībele. Nav kanāls. Saka, ka tu pēc pareizticīgajām Romas katoļu lasa, bet luterāni ne. Jo luterāņi turās pie tām grāmatām, kas judaismā ir daļa no viņa kanona.
Un šīs grāmatas nav daļa no jūdu ebreju kanonu, respektīvi no viņu svētajiem rakstiem. Viņas ir grāmatas, kas ir pazīstams, un starp citu, piemēram, tā cilvēka kā Pāvils un Jēzus citē šīs grāmatas, jo viņas bija pazīstams, jo viņas ir nesen rakstīts, viņas ir rakstītais starp pēdējo kanonisko grāmatu, kas ir Daniela grāmata, un pirmo jaunās darības grāmatu, kas ir Pāvila vēstules. Un šajā laika posmā viņas tika rakstīts, un daži bija ļoti populārs no tām. Sīraka gudrības grāmata, piemēram. Mums ir jaunā darība citāti no šīm grāmatām. Bet viņas nekad netika ietilpināts jūdu kanoniskajā grāmatu sakopojumā. Un tāpēc protestanti turējās pie tā, kas bija svētie raksti. Jūdu tradīcijā, turpretīm Romas katoļi un pareizticīgie uzskata, ka tās bija grāmatas, kas arī tika lasīts un kā es saku, citētas jaunā darībā, ka tad viņiem arī kaut kāda nozīme un pielietojamība un Gliks to tulkoja, tāpat kā Luters tulkoja, bet viņš arī teiks, viņš ir ļoti noderīgs, tur ir daudz labas pamācības, bet tas nav Dieva vārds. Vai būs elektroniska versija un interneta, ne? Internetā būs, jā. Jā. Šobrīd ir iepriekšējais tulkojums internetā, bet nav šis, bet tas arī būs. Kādreiz atrast jaunu tulkojumu internetā? Ko? Kādreiz atrast jaunu tulkojumu internetā? Vienkārši uzklikšķinot uz Latvijas Bībeles biedrību, un tur būs, bet viņš vēl nav. Viņš kādā brīdī vispār, mums jāgaida, kamēr vispār tā Bībele parādīsies, viņa vēl nav. Šis vēl ir slepens gabals. Nekur nav. Jūs esat pirmie, kas viņu redzat. Tad nākošu otrdien mēs varēsim to mazo variantu tā kā... Dabūt? Jā, dabūt. Es varētu mēģināt uz nākošo reizi. Cik tur vajag? Mēs jau varēsim viņu dabūt, un tā viņi man sasūtīs rēķinu. Un tā. Tā kā. Varbūt vēl kādi jautājumi. Es neizpildīju Amandas lūgumu, bet tu man piedos, Amanda. Ja? Nezinu. Nezinu, jā. Nevar gan zināt tādas lietas. Vēl kādi jautājumi par šo? Citādi es vēl beigās gribētu pievērsties vienai citai. Deuteronomiskās ir tas, kas pēc jaunās darības, ja? Deuterokanoniskās. Jā, tas ir šeit. Pēc vecās darības, ja? Pēc vecās darības, ne pēc pirms jaunās darības. Kas pēc jaunās darības nāk? Tie apokrīfi. Apokrīfi, jā. Šie vēlākie evaņģēliji, kuriem Amanda minēja Toma evaņģēlijs, Jūdas evaņģēlijs, Pāvila evaņģēlijs, Pētera evaņģēlijs, Filipa evaņģēlijs, Jākaba evaņģēlijs un tā tālāk, Marijas grāmata. Tie tika atrasti 1948. gadā Ēģiptes krātuvē pēkšņi. Un tā bija sensācija, ka pēkšņi viena vesela bibliotēka ar grāmatām, par kurām mēs zinājām tikai no citātiem kristīgo autoru, pirmbaznīcas autoru darbos. Viņi dažreiz aprakstīja, pieminēja
un citreiz citēja. Un mēs nezinājām, kas tajās grāmatās vispār ir. Un tad pēkšņi 1948. gadā vesela biblioteka tika atklāta. Un tajā viss tas tur bija. Vai viņi padara skaidrāku to bībeli esošo, kas tie kaut kā? Šie teksti? Jā. Tāpat kā svarīgi arī ir Kumrānas atklājumi, kas ir tajā pašā gadsimtā tika atklāti Kumrānā, kur mēs redzējām pirmo reizi tādus sektantu tekstus un arī dažus bībeles tulkojumus, kas mums nebija tik sen teksts vispār pieejam, kā tur tika atklāti. Un tie tika paslēpti tad, kad romieši iekaroja un izpostīja Izraēlu sākot ar 65. gadu līdz 73. gadam, kad krita Masāda. Un tad šī kopiena, kas glabāja šos tekstus, varbūt tie bija esēņi, bet varbūt arī kādi citi, viņi paslēpa viņus alās. Un tie arī tika atrasti. Un tie teksti arī mums palīdz dažreiz atšifrēt mūsu Bībeles jaunās derības tekstu. Piemēram, Lūkas evaņģēlijā. Mēs nezinām, no kurienes nāk tāda frāze gaismas bērni. Gaismas bērni. Mēs nezinām, kas tas ir, kas ir tie gaismas bērni. Mēs jau varam saprast tā minēt, kas ir gaismas bērni, bet mēs nezinām, no kurien nāk tāda frazeoloģija, no kurienes nāk tāda valoda. Pēkšņi mēs atklājam šajos tekstos, ka tas nāk no šādām kopienām, kā esēņi un citi. Jēzus laikā bija milzu daudzu dažādu novirzienu. Oficiālā reliģiozitāte ap templi bija korumpēta. Un tāpēc Jēzus pret to cīnījās un uzskatīja, ka tur ir visāda liekulība un tā tālāk. Un šīs kopienas bēg tuksnesī un citur, lai piekoptu savu garīgo dzīvi prom no oficiālā Jeruzālemes tempļa kārtības. Un šajā ļoti aktīvā, spraigā vidē arī nāca Jēzus un arī tapa mūsu jaunās derības tekstu. Un tā. Tāpēc mēs varam mācīties no šiem tekstiem, gan valodas ziņā, gan domu gājiens un kas aiz vis tā, kā Jēzus atšķirās no tā visa, kas tur tiek stāstīts. Man gribas kaut ko teikt. Es dzirdēju nesen vienu paraidi, televīzijas paraidi. Tāda par reliģijām pasaulē. Jā. Un bija teikts, ka šajā laikā starp liberāliem rietumu virzieniem un konservatīviem austrumu virzieniem ir tāda grupa baltie ticīgie. Kādi ticīgie? Baltie. Baltie? Baltie ticīgie. Tas viņi dzīvo bez baznīcas, bet tomēr tāds veids ticība, viņi arī ticīgi. Jūs tāda ir vēl tagad? Negribiet par to? Šobrīd? Nesen es dzirdēju tādu paraidi. Un kas viņiem īpaši? Ar ko viņi atšķirās no cita? Viņi... Kas viņi tādi ir?
No kuras Viņi tic, tradīcijas? ka Dievs ir. Nu, tas ir nieks. Bet viņi negrib iet uz baznīcu. Jūs parādījāt, man parādīja viens cilvēks, kas netic, ka Dievs ir. Es tādu cilvēku nezinu. Nu, nā. Ir jau ateisti. Tikai pakutina drusku, un tu redz, ka tas viss ir tikai virspusējais. Es ar vienu tādu pazīstu, kurš tic, ka Dievs ir, bet negrib iet uz baznīcu. Tāda ir ļoti daudz kristiešu. Bet, Nina, ko tu gribi par viņiem šitiem baltiem teikt? Vai tādas tagad vairs un vairāk viņi? Vai tas tikai tāda drusku kāda moda vai... Varbūt tā ir attīstība. Bet kur viņi ir? Kur viņi parādās šie baltie? Kur viņi dzīvo? Kurā valstī? Tā kā mēs dzīvojam. Tā Bet kur? Kurā valstī? Visur. Es tāds apzīmējums cilvēkiem, kuri neiet uz konkrētas vietas un vairāk starp studentiem. Nu, baznīca piebilus, viņš neiet, viņam liekas, tur ir vienkārši. Un tad viņi sev apzīmē pa baltajiem? Nu, varbūt kāds viņus Es pirmo reizi to Varbūt dzirdēju. viņi paši Jā. Kāds vēl ir dzirdējis pa baltajiem? Nu, tas arī pirmo reizi to Nē, nu te jau Domāju, cauri gadsimtiem mēs tā kā esam lasījuši, kad kurā es vismaz esmu lasījis Francijā visi tie, kas tur ka ir. Oficiālā baznīca taču viņus tur tāda ņēmuši. starpa. Ko? Vienmēr tak ir bijuši tādi, kas ir atteikušies no kaut kādas pretējas domas oficiālā baznīcā. Es, teiksim, zinu cilvēkus, kuri tic, jā, Dievs ir, lai kādā vārdā to arī sauc, un viņiem tur kaitina kaut kādi 17. gadsimta katoļu baznīcas rīcību, un tāpēc viņi uzskata, ka tas vairs nav Priekš viņiem. pieņemams, jā, priekš viņiem. Tā. Mani kaitina. Mani kaitina. Tas man grūti noformulēt. Ka man liekas, ka katrs iedomājas, ka nu tā kā ir, tā kā būt viņš. Tā kā būt. Un nekas cits, jā, nekas cits nebūs, jā. Nu nav taču tā, nu labi, Tā tad. tāda stūrgalvība arī, ka tik maz zināšanas un tu tā Vai stūrgalvība paštaisnība vai kaut kā, es nezinu. Vai tas kļūst sliktāk, ja es ieeju kaut kur, es nezinu, kur kādā perēklī. Netakšu, ja pielīk kaut kas pielīk. Tu nesaprotu, es jau negribu. Nē, es saprotu. Varbūt tas tāpat nav kristieši, ja tas es nezinu, kas ir, bet tikai tā, un tagad būs šitā. Un Dievs pas, ja tu ies tur, tad tu gandrīz vai grēcinieks. Un es pieņemu, ka šitan arī tik neiecietība ir tāda ļoti liela. Nav tā pareizi, kaut kas nav pareizi. Bet tas, kad ir jauni vilni. Jauni viļņi? Man izklausās teļi kā ļoti veci viļņi. Bet tā, nav tāda aprobežotība kaut ko vispār apgalvot tā. Savu viedokli, varbūt absolutizēt, savu izmēju. Jauns protestantismu. Protestantismu. Jauns protestantisms. Jā, bet protestantisms dzim ar dziļu, lielu ticības pārliecību. Tas nebija šitāds. Man nepatīk tas, man nepatīk tas. Citi laiki bija. Un tas, ka kāds pasaka, ka viņam nepatīk iet uz baznīcu, tas man liekas mušpapīra lielumā. Bet tas tā traucē ar ņērtības arī tur kaut kur jāceļās. Es neredzu, ko tas vienādi vai otrādi izsaka. Man nepatīk. Daudziem nepatīk iet uz skolu. Es tā neredzu, ka tam ir kāds jēgas. Es nezinu, ko tas pasaka. Tā, varbūt vēl kādi jautājumi. Ja ne, tad mums ir vēl kādas 15 minūtes, un es gribēju kaut ko vēl varbūt ievadam, bet pirms es to daru, vai jums ir kāda vēlējumies, ko mēs gribētu šajos vakaros darīt? Jums ir kādi
kādi Mums nebija Kādi runa ieteikumi? par klāsnes grāmatām kādreiz, ne? pagājuši, ka mēs beidzam, ja? Mēs tā... Tā kā beidzām, tad bija ideja, ka tēvreiz analizēs šajā sesijā. Tālreiz. Bija reklāma. Bija, ja? Jā. Ok. Vēl man interesē, piemēram, labā un ļaunā aspekts. Vai labais un ļaunais, jo tas man laikam šis jautājums pamatīgi nodarbina. Par ļaunumu. Ja, tad mēs pēc tēmas varētu ņemt, kā sanāk ņēmāt tēvreiz, tur ļaunums, kaut kāda mīlestība, grēks. Jā, var arī tā. Attiecības ar sievietēm. Jā, romantiski. Es uzšķiršu. Patiesībā par sievietēm. Es šodien iedomājos par bērnību. Attiecības. Ko? Es šodien iedomājos, ka bērnība būtu laba tēma. Par kuriem? Par bērnību. Jā, es bērnību. Kā? Oktobrī iznāks viena jauna, ļoti interesanta grāmata, ko ir uzrakstījis viens pasaules slavens jaundarībnieks, kas ir tāds tā kā romāns, bet patiesībā balstīts uz ļoti precīziem vēsturiskiem faktiem un tādiem ļoti interesantiem, kas parasti nav pieejami, un tajā grāmatā arī viņi ir atzīmēti šie vēsturiskie fakti. Un es biju tā domājis, ka es jums ieteiktu, varbūt, ka mēs arī vēlāk, kad tā grāmata būs iznākusi, teiksim, varbūt tā uz novembri, mēs varētu šo grāmatu kopīgi lasīt pa daļām un tad pārunāt to saturu, kas tur ir. Jo tas ir, tas piegājiens ir, ka ir kāds cilvēks, kam ir uzdots izsakot piespiedu kārtā šīm novirzēm, par kuriem romieši ļoti uztraucās, šiem reliģiskām kustībām, un to starp arī par Jēzu un viņu, un dot ziņu par to, ko viņš dara un ko viņš māc, un kā tas viss izskatās. Un kā es saku, tas ir balstīts un sasaistīts ar ļoti tādiem svarīgiem, bet varbūt mums nezināmiem vēsturiskiem avotiem. Varbūt, ka jums interesētu kaut kas tāds. Novembra, ko? Arī, jā. Jā? Jā, vai nē? Jā. Un to mēs varētu, tad, kad tā grāmata iznāk, es domāju, viņa iznāks kaut kad oktobra sākumā, tad mēs varētu tā uz novembra. Kas ir autors? Gerts Teisens. Gerts Teisens. Viņš ir Heidelbergas profesors bijušais un daudz grāmatu par jaunās derības autors. Viņš priekš saviem vidusskolniekiem un vēlāk priekš saviem teoloģijas studentiem uzrakstīja šo romānu. Šo informāciju par Jēzu tādā romānu veidā, lai kad tie studenti saprast. Viņi nevar saprast citas lietas, varbūt var saprast tādu romānu. Tagad to mēs varam darīt. Tad es te ņemšu, varbūt tēvreiz. Nākamā reiz, jā. Kvekeri. Tu solīji kvekeru dievkalpojumu. Dievkalpojums ir cits jautājums. Kvekeri dievkalpojums. Jā. Tas ir cits jautājums, bet tad es ņemšu tēvreiz nākošā reizē. Un es domāju, ka mums tas, es tā ņemšu pa daļām, jo šī tēvreiz ir patiesībā tāda pilnīgi universāla lūkšana. Tā nav specifiski kristīga vai ebrejiska vai islamiska, viņa ir universāla. Un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc viņa ir universāla lūkšana un ko nozīmē šie atsevišķie teikumi. Laikam ļoti daudz ir analizējuši. Ļoti daudz ir analizējuši, protams. Tas jau vienmēr ir ticis tā. Tēvreiz ir arī kaut kāda avota, tā, kad tu saki, ka mēs kaut kāds izteiciens redzam
nāk no izsēņiem un tam līdz. Viņi ir, tās pamats ir jūdu lūkšanas tradīcijā un arī teksta ziņā radnieciski ar to. Tā kā. Labi, un jautājumi, kādi bija vēl tie jautājumi, kurus mēs, tu gribēji par ļaunumu? Jā. Labi, es to ņemšu vērā. Vēl Cik kādu? tur sanāks, līdz tam novembrim tu kaut ko paņems, ne? Jā, mums to sanāks līdz tam. Labi, es domāju, ka tā kā mēs esam nonākuši pie 9, tad man nav nozīmes kaut ko sākt vēl šovakar citu. Kā vienīgi piedošana, ka mēs tam neesam neko ieskatījušies nekādā īpaši tekstā, atskaitot to Lukas evaņģēliju. Un to tad mēs sāksim nākamā nedēļa. Tēvreiz teksts parādās Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā un Lukas evaņģēlija 11. nodaļā. Un kas ir interesanti, varbūt tik daudz es vēl pirms mēs aizējām pateikšu, ka ir interesanti, protams, katrs atsevišķi teikums, kā tas ir domāts un ko tas nozīmē, ko nozīmē katra teksta daļa. Bet arī ir interesanti, ko evaņģēlists uzskata, ka ir svarīgs šajā lūkšanā. Ja mēs paskatāmies, ja jūs uzšķirat Mateja evaņģēlijas 6. nodaļu, un tad man par to vairs nebūs jārunā, mēs tad varam to tūlīt jau konstatēt. 9. lapspusē mūsu tekstā. 9. lapspusē. Ir interesanti, ar ko Matejs ievad un ko viņš uzskata kā svarīgi šajā lūkšanā. Un ievadam, jūs redzat, ka viņš saka, kas ir svarīgi, ir 5. pantā. Kad jūs Dievu lūdzat, nedarēt tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielas stūros stāvēdami Dievu lūgt un ļaudīm rādītos, lai ļaudīm rādītos. Viņiem jau ir sava alga. Bet, kad jūs lūdzat Dievu, ej savā kambarī, aizslēdz savus durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Nu, tas ir viens par to, ka lūkšana nedrīkst būt kaut kāda mūsu izrādīšanās vai kaut kāda, mēs kaut ko pierādam ar savu dievticību un lūkšanu. Un otrs, kas viņam ievadā ir svarīgi, ir 7. pants, nepļāpājiet. Tas ir liela lūkšana, garas lūkšanas, it kā mēs daudz runāsim, ka līdz ar to kaut kas ir paveikts vai panākts. Un tāpēc, un tas ir tas ievads 8. pantā, jūs debes tēvs jau zina, kas jums vajag, pirms jūs lūdzat. Tā kā tas nevar būt iemesls lūkšanai, lai mēs pierunātu Dievu uz kaut ko, vai viņu iemudinātu uz kaut ko, vai ka viņš kaut ko nezinātu par mums, ka mums būtu vajadzīgi viņu informēt. Jūs zināt, tā kā cilvēki saka, tēvs, man roka ir salauzta un tā ļoti sāp, un man ārsts teica tā un tā un tā un tā, bet es ceru, ka tu man palīdzēs. Es nezinu ar ko, bet tā. Dievam nevajag informācijas, vai mūsu garie skaidrojumi, vai mūsu apaļotie teksti. Tas viss ir lieks. Un tad nāk šī lūkšana 9. pantā. Tāpēc jums būs tā lūgt. Un tas uzsvars ir uz šā vārda tā. Nevis pļāpājot un nevis, lai izrādītos, bet lai mēs varētu lūgt šo lūkšanu. Un tad ir šī tēvreize, kas Mateja evaņģēlijā visvairāk izkopta. Un tad beigās paskaties, kā Matejs nobeidz šo lūkšanu.
paskaties 13. pantu. Un neieved mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Un mūsu teksts pat ieliek iekšā vēl āmen. Un tad, ko Matejs ir saskatījis kā galveno šai lūkšanā? Un viņš to ievada ar vārdu jo. It kā tas būtu tas loģiskais secinājums no tā. Jo. Tas ir, kas sasaistās arī viss iepriekšēji. Jo, un redzēju, ko viņš izceļ kā būtisko. Kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Tātad Matejs izceļ no šīs lūkšanas kā svarīgo tieši to lūkšanu par piedošanu, kur ir teikts, piedod mums tā, kā mēs piedodam. Un Matejam tas likās tas viss skaistākais un vissvarīgākais, ka šī lūkšana mums māca piedot, lai mēs varētu saņemt piedošanu no Dieva. Ja mēs tagad pašķirstam un aizejam pie Lūkas evaņģēlija, uz Lūkas evaņģēlija tekstu, un tas ir 11. nodaļā, 76. lapspusē mūsu Bībeles tekstā, 76. lapspusē, 11. nodaļā, ievads ir kāds. Ievad pants ir un notika, kad viņš, tas ir Jēzus, kādā vietā lūdz Dievu, kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs māci mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Aiz tā teikuma stāv tāds paradums, kā garīgi vadītāji bija pazīstami ar kaut kādu īpašu lūkšanu vai lūkšanas veidu. Un šeit Jānis tiek saistīts ar kaut kādu lūkšanas veidu, ko viņš ir mācījis saviem mācekļiem. Un Jēzus mācekļi saka, Jēzu, vai tu mums arī nevar iemācīt kaut ko, kas būtu tā lūkšana, kas mūs tad turētu kopā un vienot. Tātad Lūkas evaņģēlijā šis ir tas ievads, lai māc lūgt. Un tad nāk teksts, kas ir druski īsāks nekā Mateja evaņģēlijā un druski izmainīts. Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu, piedod mums mūsu grēks, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Jūs redzat, tas ir īsāks teksts. Un tagad paskatieties, ko Lūkas uzskata kā svarīgāko šajā mācībā. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teiktu, mīļais aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā, un tas no iekšpus atbildētu un sacīt, neapgrūtina man, durvis jau aizslēgts, man bērni pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedod, tāpēc, ka viņš ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Un tāpēc arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dod savam dēlam čūski, ja tas lūdz zivi, jeb skarpi, ja tas lūdz olu. Un ja jūs ļauni būdam, zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, ko tad nu vēl runāsim par Dievu, Tēvu debesīs, vai viņš jums nedos svēto garu, ja jūs viņam to lūdzat. Nu redziet, Lūkas evaņģēlijā ir kaut kas pavisam viens cits uzsvars. Nevis par piedošanu, kā tas ir Matejam, bet šeit ir par mudinājumu lūgt un par apstiprinājumu, ka mēs pat atsaucamies uz lūgumiem, kur nu vēl Dievs, kas ir viss labastības avots, neatsauksies uz mūsu lūkšanām. Un tāpēc tas tāds iedrošinājums nepagurt lūkšanā un neiedomāties, ka lūkšanas netiek uzklausīts vai nav svarīgs, ka mums ir tāds Tēvs debesīs,
kur tad, ja mēs pat no draugiem un nedraugiem varam visu ko izlūgties, kur tad vēl par Dievu mums varētu būt kaut kāda šaubas, ka viņš nedzirdīgs vai neatsauktos vai nedot mums vislabāko, ko vien Dievs spēj dot. Un ievērojiet, ka priekš Lūkas svarīgs ir, ko īsti izlūgties ir svētais gars. Ka tā ir tā īpašā dāvana, ko Dievs nekādā gadījumā no mums neatturēs. Tas nozīmē, ja kāds grib būt Dievam tuvu, Dievs šo tuvību nekādā gadījumā nelieks. Vēlreiz, mēs pat varam visādas muļķības izlūgties no saviem draugiem. Kur nu vēl izlūgties kaut ko labu no tā, kas labprāt dod visu un vislabāko. Tad jūs redzat, ka šo lūkšanu dzirdēja atšķirīgi un arī mūsu jaunā derībā tas ietvars, tas konteksts, tas bilžu rāmis katrā evaņģēlijā ir citādāks, kas ierāmē šo lūkšanu. Matejam svarīgi ir piedošana, nepļāpāšana, neizlikšanās, un Lūkam svarīgi ir nepagurt, lūgt un neiedomāties, ka lūkšanai nav nekādas nozīmes. Labi. Bet es te saskatu divus pretējus. Kā tu tikko te viens, lūdzu, to mūsu tās ir viens, tas ir cauri. Šeit ir Lūkas, lūdziet, tas ir aktivitāte, taisni lūdziet. Viens, tā klusībā vairāk iekšēji, ja. Otrs ir aktivitāte, taisni lūdziet. Uz āriem, jā. Ne jau ka uz ielas stūri vai kā, bet visādā ziņā aktīvi. Viens nepļāpājiet. Beidziet ņemties, jā. Šita te lūdziet, neatlaidīgi. Neatlaidība ir uzbāšanās. Bet es domāju, ka tur tā atšķirība nav starp to, vai tas tiek publiski darīts vai privāti. Ne jau publiski vai iekšēji vai ārēji. Vai maz, bet tas uzsvars ir īpaši Lūkas evaņģēlijā uz to, ka ar kādu attieksmi mēs lūdzam. Šeit ir aicinājums atcerēties, ar ko mums ir darīšana. Matejam ir vairāk skats uz mums pašiem, kā mēs attiecamies. Lūkam ir uzsvars uz to, kas mums jāatcerās par Dievu, ne tik daudz par mums pašiem. Matejam ir vairāk skats uz to lūdzēju, kā viņš uzvedās. Lūkam ir vairāk skats uz Dievu, kā viņš uzvedās. Ja grib to salīdzinājumu, tad es domāju, ka tas ir tas salīdzinājums, ka Lūkas raksturo Dievu un Matejs raksturo mūs šajā lūkšanas procesā. Labi, tad piecelsimies un šo lūkšanu arī teiksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Vēlreiz paldies, ka jūs esat tik atsaucīgi un ka varējām būt kopā šovakar un